Esiet sveicināti! Tranzīta nozare Latvijā dod darbu apmēram 70 000 cilvēku. Apmēram tikpat daudz strādā ar nozari netieši saistītos uzņēmumos. Darba samaksa šajos uzņēmumos ir virs vidējās valstī. Mēs mēģinājām noskaidrot, vai ir iespējams atrast vakances nozares iekšienē. Rīgas ostā strādā vairāk kā 50 uzņēmēji, kuri nodarbojas ar gan šo loģistiku kravu apstrādē, gan pārkraušanu, gan šķirošanu. Un ņemot vērā šo apjomu, tas ir vairāk kā 20 000 darba vietu. Ostas darba specifika un attiecīgi arī tas pieprasījums pēc šiem cilvēku resursiem ir tāds, ka viņiem ir lielāka alga nekā vidēji valstī par 15%. Darba samaksa ir viens arī no papildus argumentiem, ka cilvēki pat gaida un vēl strādāt ostas uzņēmumos, jo tas ir labi apmaksāts darbs. Nedaudz savādāka situācija ir starptautisko autopārvadājumu jomā. Lai arī samaksa ir laba, tomēr garie pārbraucieni pa Eiropas un Krievijas ceļiem ne katram ir pa zobam. Tālbraucēju šoferi Latvijā trūkst. Esam sapratuši, ka ļoti vāji gatavo speciālisti šai nozarei. Un Tālbraucēju akadēmija ir izveidota tāpēc, lai mēs paši gatavotu sev autovadītājus tādus, kādu mums ir vajadzīgi, un dot arī viņam darbu. Jo citas autoskolas, ko mēs esam absolventus redzējuši, viņi negatavo profesijai galīgi. Viņi nemāka ne īsti braukt ar mašīnu, ne arī zina, kas ir jādara šajā profesijā. Es domāju, ka mēs esam vienīgie, neesmu baigi pētījis, bet mums eksāmena kārtošana un arī apmācība tieši ar puspiekamiem. Tas ir tas darbs, ko mēs piedāvājam. Jo firma pērk ļoti daudz mašīnas, paplašinās, un tāpēc tie autovadītāji ir vajadzīgi. Mūsu pieredze, mūsu zināšanas ļauj mums sagatavot atbilstošu speciālistu, tāpēc laipni lūgt. Pat neskatoties uz autopārvadātāju nedienām, kopumā tranzīta nozarē kadru mainība ir maza. 20 un vairāk nostrādāti gadi vienā darba vietā šeit nav nekāds retums. Tik ierasto dzelzceļa riteņu klaudzēšanu uz sliežu savienojumu vietām mēs Latvijā dzirdēsim arvien retāk. Tam par iemeslu nav pārvadājuma intensitātes samazināšanās, bet gan ierasto 25 metru sliežu nomaiņa uz daudz гаракām, 800 метров сliedēm. Чтобы не было бы, каждая рельса 25 метров не соединялась бы на накладках и болтах, да, и между ними промежуток остается, мы свариваем, обрабатываем это место, и, соответственно, получается gladki, как называется, бархатный путь. Vienīgais mīnus ir garo sliežu ieklāšanas tehnoloģija, kas ir sarežģītāka par ierasto 25 метру sliežu likšanu. У нас есть спецсостав, 56 платформ. На нем 12 этих длинномерных плетей по 801 метру. То есть за раз мы перевозим 4-8 километров. И дальше их уже сваривают в длины 2, 3, 4, 5 километров. То есть от одной станции до другой станции. Значит, в пути вытягиваются специальные, есть лотки, специальные приспособления, выкладываются в путь, да, а потом уже меняется старый на новый или просто делается новый путь. Bez trokšņa samazināšanās jāņem vērā arī drošības aspekts. Jo mazāk savienojumu vietu, jo mazāks risks dažādu veidu negadījumiem. Un drošība uz dzelzceļa ir pats galvenais. Latvijā jau gadiem tiek runāts par mūsu tranzīta biznesa koridoru vienotā piedāvājuma izstrādi. Pēc būtības tas nozīmētu mūsu potenciālajiem sadarbības partneriem iespēju saņemt pilnu tranzīta pakalpojumu klāstu vienu vietu. Šeit būs konkrēts piedāvājums no punkta A uz punktu B, kur jau uzņēmējs varēs izvēlēties šo koridoru kopumā. Viņam vairs nebūs jāiet pie visiem spēlētājiem, bet viņiem jau būs konkrēts jau piedāvājums, kas būs ar konkrētu ciparu un ar konkrētu dienu skaitu, cik tas ir konkrētu maksu un konkrētu piedāvājumu. Ja? Mūsu tranzīta koridoru attīstība nav iedomājama bez tāda valstiskas pieejas, lai mēs tiešām veicinātu Latvijas tranzīta koridoru attīstību. Lai viņas būtu pēc iespējas lielāku pievienoto vērtību un lai tiešām mēs izmantotu visu to potenciālu, ko mūsu valsts piedāvā. Loģistikas vienotais piedāvājums pārsvarā būtu vajadzīgs Ķīnas un Kazahstānas uzņēmējiem, lai dodoties vizītēs augstākajā līmenī varētu sniegt vienotu un pārskatām tranzīta koridoru piedāvājumu. Šeit ļoti nepieciešams ir viss valsts resursus apvienot. Gan valsts, ne tikai domājot valsts kā valsts īpašumā esošos resursus, bet viss valstī uzņēmēju darbības resursus, ja? Lai tiešām varētu pretendēt uz vērā ņemamām kravu plūsmām ārpus Latvijas. Ja? Tie uzņēmumi, kas varētu izdarīt daļu no darba,
nespēja garantēt citas daļas darboties spējīgi. Un arī attiecīgi riskus, kas saistās ar citu daļu. Ja? Un tas varbūt raksturo arī to jauno domāšanu, kas ir varbūt uzņēmumiem un amatpersonām jāsaprot, kad, lai tirgu veiksmīgi konkurētu, ir jākonkurējās. Satiksmes ministrija sola, ka jau šogad šāds vienotais piedāvājums būs. Mūsu loģistikas ķēdes un tranzīta koridoru attīstība noteikti būs prioritārs pasākums. Izaicinājumu Latvijas tranzīta biznesā netrūkst, un vienotais piedāvājums ir viens no tiem. Mēs noteikti vēl atgriezīsimies pie šīs tēmas, lai sekotu, kā sokas ar solījumu izpildi.